Labdien, esiet sveicināti, dārgie amerikāņu futbola fani un arī visi pārējie sporta fani, kuriem vismaz uz izslēgšanas spēlēm interesē amerikāņu futbols. Jaunāka epizode, bet par to, par ko mēs runāsim šajā epizodē jau pēc mirkļa, bet primārais fokus ir manam kolēģim, kurš tā teikt ar vārdiem Rīgā, ar darbiem aizkrāstē ir zaudējis derības. Lūkojamies, cik glīts izskatās mans kolēģis. Sveiciens, Jāni! Sveiks, Niki. Nu, protams, derības zaudēts vārds jātur. Siers uz galvas, kaut kāds krēkls nepatīkams mugurā, bet jā, ko darīt, Edgars manī uzvarēja. Izaicinājums bija, ka Pakers netiks playoffos, un kas vēl labāk par to, ka tieši Lāči varēja izslēgt Pakerus no playoffiem, un tas nenotika. Tā kā ļoti ikoniski, tava mīļākā komanda neizslēdz Pakerus, Pakeri izslēdz šo to citu, pat tā kā gan par pēdējo regulārās sezonas kārtu, gan par izslēgšanas spēļu pirmo kārtu jau tūdaļ pat jaunākā epizodē. Drošākajam kazino Latvijā PAFBET LV jauna un jaudīga starta paka. 100 brīvspēles pēc reģistrācijas, 10% cashback katru nedēļu un ziba izmaksas uz visiem laikiem. Ienāc PAFBET LV. Nu ko, kā jau ieskicēju, ir sācies pats interesantākais nogrieznis amerikāņu futbolā, NFL-ā. Un ir sākušās izslēgšanas spēles, bet pirms lecam iekšā izslēgšanas spēlēs aplūkojam, kas tad notika īsti pēdējā kārtā un kas kur izšķīrās un kur kāda komanda varbūt paklupa pēdējā kārtā, lai neiekļūtu izslēgšanas spēlēs. Tā kā Jāni, iesāc tu ar to, kas bija tavi fokusi no pēdējās spēļu kārtas regulārajā sezonā. Jā, pēdējā nedēļā tikās dažas komandas, kuru spēles vairs neko neizšķīra, bet bija spēles, kur komanda vai nu uzvar un tiek playoffos, vai zaudē un netiek playoffos. Bet vienīgā, ja nemaldos, vienīgā, kas šāda spēle bija un nonāca par sliktu komandai, kura varēja tikt playoffos, ir Jacksonville Jaguars. Viņiem bija jāuzvar Titāni, bet viņi zaudēja. Es nezinu, es to nevaru izskaidrot. Titāni slikti spēlējušie Titāni. Slikti spēlēja, un Titānijam šajā spēlē neizšķirās absolūti nekas. Nekas neizšķirās. Viņi zaudēja, Jaguari zaudēja, un šī te ir atrasta moments, no kura brīža Jaguāru sezona, kā teikt, sagriezās kājām gaisā un nevar neko citu lietot kā par vārdu par karmu pieminēt. Šī ir 9. nedēļas spēle, kurā Jacksonville vēl vinnēja Steelers komandu. Šeit redzam, kā spēlētāji paņem Steelers fanu dvielīšus un vienkārši sāk viņus vicināt un, teiksim tā nedara īsti, vai ne? Šis nav labs tonis, kā darīt. Un lūk, no šī momenta Jacksonvilles rezultāts ir 3 uzvaras, 6 zaudējumi. Pēdējais 6. zaudējums piedzīvots pēdējā spēlē. Pret komandu, kurai neko īsti nevajag. Kurai neko nevajag, un beidīgi Jacksonvilles mūsu fani ādažos, un jā, vienmēr ir nākošais gads, kā saka. Simpātiska komanda, patiesībā sakot, bet, kā redzam, karma, ja mēs tā tiešām tā skrupulosi pieķeramies, varbūt tas patrauc, bet ja nopietni, tad, viena no tām komandām, kas neizmantoja savas iespējas, kas tika dotas, un ja tev pēdējā kārtā ir jāspēlē pret komandu, kurai neko nevajag, tādas spēles jāuzvar, jānokoncentrējās un vienkārši jāizdara darbiņš, bet Jaguāri šo darbiņu nepaveica. Tieši tā, un cik droša likme likās uz Jacksonville par labu koeficientu, tas katru sezonu pierādās, ka nemaz tik droši nav. Un jā, runājot par Tennessee Titāniem, tad Maiks Vrabels, viens no atpazīstamākajiem treneriem līgā, beidz savu darbu Titānos un meklēs jaunas mājas, un droši vien arī drīz atradīs, kā treneris viņš ir labs, taču kaut kas viņam pēdējos gados Titānos nesagāja. Titāni visu gadu. Vēl pirms 2 sezonām viņi bija ļoti labi komanda. Viņi bija playoffos, bet tagad pēdējās sezonās reāli viņam 6 uzvaras, 18 zāģi pēdējā nogrieznī, un tas nekam nedara. Un komanda visu laiku sanāk tādi tie gatekeeperi. Playoff zonā, bet neviens viņiem īpaši tur nerēķinās. Tāpēc Maiks Vrabels iet projām, un arī leģendārais Deriks Henrijs. Savas pozīcijas labākais spēlētājs līgā. Viens no labākajiem pavisam noteikti. Un nav vēl īsti pateicis, ka viņš iet prom no komandas, bet šeit mēs redzam pēc pēdējās spēles, viņš saka paldies skatītājiem par visiem gadiem, par visu to. Tā nesaka spēlētājs, kurš atgriezīsies komandā, vai ne? Kā saka, brīvā aģenta tirgā papētīs. Es domāju, ka pieprasījums būs pēc viņa un būs komandas, kas stāvēs rindā, kas gribēs. Tieši pieļauj, ka tās komandas, kas neiekļuv izslēgšanas spēlēs, varbūt būt tās, kas stāvēs rindā. Un, manuprāt, spēlētājs, kurš pilnīgi jebkurā komandā iedarēsies. Tieši tā, jebkurš modelis būs viņam labs un vēlēsim veiksmi. Pieskarsimies mačam, kurš tevi sāpināja. Tās ir šis principālais derbijs, kas parasti ir starp Packers un Bears komandām. Un ļoti tādā toksiskā mačā, atļaušos teikt, ļoti maz rezultīvā, smagā mačā Packers izcīna vietu izslēgšanas spēlēs.
kā viņiem tur gāja, to mēs runāsim, bet redzam regulārā sezonas pēdējā spēlē arī, caur nāžu asmeni, bet vienlaicīgi statistiku aplūkojot, Lāči vispār nebija gatavi pakariem pielikt kāju priekšā, un šajā principiālajā derbijā, tas derbijs bija principiāls, bet pakars tomēr nodemonstrēja kārtu reiz savu pārākumu, un, ja mēs atskatāmies uz pēdējām 5 sezonām, tad pakars lielākoties arī, Lāčis uzvar. Protams, man liekas, pēdējās 5 sezonās. Neatkarīgi kādi sastāvi. Lāčiem ir viena uzvara tikai, un šajā pagājušajā gadā arī Lions līdzīgā scenārijā neko nevajadzēja, bet viņi izslēdza pakarus. Lāčiem izskatās, ka negribējās neko kā tik ātrāk nokļūt autobusā un braukt mājās. Pilnīgi neinteresēta komanda, bet arī otrā pusē, rezultāts 17-9, tas nav liels priekš NFL, un tā spēle bija, kā jau tu teici, toksiska nekāda, jā. Un paskatoties vēl pārējos rezultātus, mēs nevaram nepieminēt Texans uzvaru pār Coltiem. Coltiem arī vajadzēja uzvaru. Coltiem vajadzēja uzvaru, un viņiem bija labas cerības tikt, bet Texans viņus iznīcina un neielikām momentu. CJ Strauds, tas ir, runāsim par viņu arī playoff pirmajā kārtā, bet tas ir, es nezinu, tas ir Brady jau kaut kāds 5. 6. gads līgā, viņš tik labi spēlē kā rukijs pirmo gadu. Un, Ja mēs Texans komandu uzskatījām, ka viņi visticamāk netiks playoffos, bet varbūt būs 2-3 uzvaras, viņi ir playoffos un viņi uzvarēja nākamos. Es nevaru izskaidrot viena no... Mistiskākā komanda, plus, manuprāt, ir, labi, par to mēs vēl runāsim, baigi daudz tagad neieskicēšu, bet pretī ir komanda, kas, manuprāt, ir ļoti hyped, Ravens. Manuprāt, Texans ir milzīgi iespēja tik tālāk. Paskatīsimies, tas būs. Jā. Jā, vēl viens mačs, Lions uzvara Vikings komandu un arī Detroita. Tiek izslēgšanas spēlēs un arī tiek tālāk, jā. Un Detroita, manuprāt, ir milzīgs pārsteigums. Jau pirms 2 sezonām atcerēsimies, tā bija līgas skaistloģis komanda. Tad šobrīd tā komanda ar jauniem interesantiem spēlētājiem ir izveidojusies par bīstamu komandu ikvienam pretiniekam un arī šajā spēlē pret Vikings uzvara, plus, bet treneris arī tur saņem kritiku starp citu šajām mačām. Kritiku, jo neko nevajadzēja komandai šajā spēlē, un tādās spēlēs komandas savus pirmos sastāvus nelaiž. Detroit dara savādāk, un paskatāmies... Un notraumēs 2 spēlētāji. Jā, notraumēs 2 spēlētājiem, viens no tiem ir viens no labākajiem līgas taideniem pēdējā laikā, Sams Laporta, bet viņš gan atgriezīsies nākamajā spēlē, taču, tā, kā mēs redzam, kājai tā īsti jālokās nav. Tāpēc, treneris dabū mazliet kritiku, kāpēc jāspēlē nenozīmīgā spēlē pamatsastāvu. Un par to samaksāja kaut kādiem traumētiem spēlētājiem. Es šoreiz kritiķus saprotu. Kaut kā tā tomēr, nav pieņemts. Un pirmdienas pēc pēdējās regulārās sezonas spēles NFL ir iesauktas par Black Monday. Black Monday ir tā... Izpārdošana tikai treneru ziņām. Jā, tiek atlaisti pa labi, pa kreisi jau pirmie, un pat pusnaktī jau tiek paziņots par pirmajiem atlaistiem treneriem, un šeit mēs redzam, ka Arturs Smits no Falcons pirmā sezonā pie stūres atlaists tiek Skots Fiters Pantērās arī pilnīgi bezzobaina sezona tiek atlaists. Un Rons Rivera ir jau ilgāks treneris Vašingtonai, bet Vašingtona arī mēs varam... Visas vispār nosauktās komandas šajā tvītā ir tādas, kas dvako arī pēdējās sezonas. Un, vienmēr ar problēmām, ar nestabiliem rezultātiem. Un, redzam, šīm komandām, šo komandu menedžeriem ir pacietības mērs pilns un tiek nomainīts. Starp citu, ļoti interesants fakts vienai no komandām, es jau piemirsu, basketbola menedžeris tiek piesaistīts viens no labākajiem NBA, Bobs Majers. Es aizmirsu, kurai komandai, bet basketbola viens no labākajiem menedžeriem NBA būs šobrīd menedžeris vienai no NFL komandām. Tā kā ļoti interesanti. Bet basketbolu viņš nestrādās, ja? Nē. Oho, tas būs interesanti. To es šo faktu vienkārši aizmirsu piefiksēt, bet es vienkārši aizmirsu, kuru komandu, bet tā interesanti rokāde. Arī paskatīsimies, kā basketbola menedžerim veiksies NFL. Jo viņi tāpat viņi lielākoties visu seko amerikāņu futbolam, un es domāju, ka viņš nebūs tā, ka brīnīsies, kas notiek. Kas ir Deriks Henrijs, piemēram. Tā kā ļoti interesants fakts arī tādā rokādē. Jā, bet šos trenerus mēs pat varētu nepieminēt ar to, kas notiek mazliet nedēļu vēlāk. Cilvēks mīts leģenda Bills Beličiks ne par pārsteigumu, bet zaudēja savu amatu Patriotos 24 sezonas niku un 266 uzvaras. Bilance iespaidīga. Un viņš ir 2. vietā pēc vispār uzvarošākajiem treneriem. Viņam pietrūks vēl, 2-3 sezonas. Un es neticu, ka viņš aizies projām kā 2. vietā. Viņš noteikti atradīs savu jaunu amatu, atradīs savu jaunas uzvaras. Kur jau mūsu iepriekš nosauktajā tvītā ir komandas, kurām vajadzēs treneri. Jā. Mēs pirms kādu no tām arī
atvērs maciņu, lai piesaistītu Billu Beličeku, kas tomēr ir saviem darbiem parādījis, ka var uztaisīt uzvarošu komandu. Jā, un zeltainā presē un Twitterī turpat arī mēs varam lasīt jau baumas par visām komandām, bet te tikai jāskatās rezultāts, kas būs. Un otrs cilvēks leģenda 10 gadi mazāk pavadījis komandai Pīts Karols, viņu mēs droši vien arī zinām, gan sāpīgi momenti viņam, gan arī Superbols izcīnīts. Un, arī nav tāds liels pārsteigums pēdējos gados Sietlā kaut kur minstinās un it kā sastāvs labs, bet kaut ko nerāda. Un viņam arī gadi jau arī palikuši par pelēku komandu. Pelēka komanda. Viduvēju. Jā, un kaut kas ir, un kāpēc viņam nemainīt cilvēku pie šprices, tāpēc Pīts Karols arī meklēs savu jaunu darba vietu. Manuprāt, pelnīt esam ļoti ātri pārskrieši pēdējā regulārā sezonas kārtē, kurā nevajadzētu daudz aizskavēties, jo ir daudz par ko runāt par pirmo izslēgšanas spēļu kārtu. Pirms sākam runāt par to, vēlamies pateikt arī Facebook sekotājiem, faniem par ļoti daudzajām prognozēm. Manā gadījumā par sevi varu teikt, man tā prognoze jau ir izgāzusies, bet kopumā tiešām liels prieks, ka mūsu aktīvākie skatītāji, sekotāji ir izteikuši savas prognozes un pieļauju. Es neesmu vēl analizējis, bet noteikti kādam ir pilnīgi precīzi arī, vai ne? Paskatīsimies, es apstīšos viņus vairāk uz beigām, jā, bet... Jo man bija ļoti daudz kļūdas un man principā vispār tikai pareizi bija šis te Chiefs un Bills pāriem principā bija pilnīgi pretēji. Labi, es tur riskēju patiesībā. Protams, tur jau ieklikšņāt viegli ir, gribās kaut kādu intrigu. Jā, es tur riskēju tādas bišķi intrigas, bet kopumā es galīgi pa grāvi izbraucu prognozēm. Un paskatoties rezultātus. Vienīgā komanda, mēs pie tiem arī pieķersimies pie tās spēles, bet vienīgā komanda, kas spēlēja mājās un zaudēja, bija nabaga Dallasa. Un Dallasa zaudēja savu spēli, bet kopumā šis bija Nikas. Es bieži to nesaku, bet šis bija viens no interesantākajām nedēļām vispār. Neminot šo sezonu, bet vispār kopš pēdējiem play-offiem es skatos no rezultātu. Es arī vairāk kārt noskatījos katru no šīs spēles highlightus. Jo tie mači tiešām bija tik aizraujoši, ka viņus varēja skatīties tā kā seriāli. Divreiz, apmēram vienu pašu sēriju. Man ļoti patika mači. Pirmais vēl laikam jārunā par Browns pret Texans, vai ne? Jā, pirmā spēle tā arī bija pēc kalendāra. Ja kāds būtu minējis šādu rezultātu, es teiktu, ejiet gulēt. Tas, ka Texans varēja uzvarēt, zin kā play-offs, bet ar kādu pārsvaru? Ar tādu pārsvaru pilnīgi sabrūk. Par vienu no lietām, ko es nekad nešaubītos, bija, ka Clevelands aizsardzība ieradīsies uz play-offiem, bet viņi neatbrauca šoreiz. Viņiem bija slikta statistika arī sezonā, spēlējot viesos, bet 45 ielaist aizsardzības treneris, es domāju, tur mazliet par savu krēslu tomēr pašaubīsies. Un viena no spēles izšķirošajiem momentiem bija, kad Browns 3.4. vidū izpildīja nepārāk labu piespēli, kur pārtver Texans spēlētājs sava laukuma, var teikt, jau beigu daļā un vienkārši pārnesīs pāri to visam laukumam. Būs vēl 6 punktus, rezultāts kļūst par 30-14. Lielā mērā jau... Jā, mēs teikt, izslēgšanas spēlē šādas kļūdas nepiedod. Beigu rezultāts to arī parādīja, ka tā arī palikuši 14 punktiem Browns komanda. Un, principā, šī epizode atvēra maisam galu vaļā. Amerikāņu futbolā, cik esmu sapratis šo sporta veidu, ka šādas epizodes, kur, piemēram, quarterbacks ieskrien touchdown zonā vai kaut kur šādi pārķer, tās uzreiz tā komanda uzbūsto. Tas ir komandas uzreiz citā dimensijā spēlē. Tas, ko esmu novērojis. Un amerikāņu futbolā šādas epizodes tiešām, lai tas nešķirstī varbūt nedaudz dīvaini, bet ļoti daudz izšķir. Tieši tā. Un kuro reizi mēs kaut ko izrunājam raidījumā vai uzslavējam, un tas atspēlējas otrādāk. Un mēs pagājušajā nedēļā atceries par Joe Flacco, Clevelands quarterbacku runājam, kā viņš NFL jau mājaslapā ticis uz vāka, un neko viņš nevar izdarīt. Un neko zaudē, un nezinu, kas mums tā pa karmu tādu. Jā, turpinām ar nākamo maču, kas man bija tādā epicentrā, jo es Chiefs esmu prognozējis kā Superbowl ieguvējs. Es jau saņēmu arī es arī Twitter kontā ieliku šo savu zāru prognozēto un saņēmu jau kritiku, saņēmu arī pāris derības, ka Chiefs nebūs čempioni, bet pagaidām vismaz pirmais solīts spērts pretī, jo būsim reāli Chiefs arī pēc vājās regulārās sezonas izskaņas. Es pieļauju daudz jau domāju, ka viņi zaudēs arī Delfīniem. Bet, manuprāt, šajā spēlē ļoti daudz nospēlē laikapstākļi. Un galā Chiefs atkal spēlē ļoti augstos laikapstākļos. Tas bija viens visu laiku augstākiem vispār mačiem, gaisa temperatūra ziņā. Top 10 augstākais mačs NFL vēsturē. Un tas, manuprāt, nospēlē par labu Chiefs komandai. Redzam, paskaties šeit, bet šajā fotogrāfijā redzam šie dvaša augstuma, cik augsta temperatūra bija. Un Chiefs savu darbiņu padarīja, un tomēr galā es arī sarakstoties ar čomiem, kas ar seko amerikāņu futbolu, es jau teicu, ka nekad nevar nenovērtēt Hearts of the Champions, čempionu sirdis. Un Chiefs ir esošie čempioni. Viņi zin, kā play-offā spēlē. Tas komandas sastāvs nav daudz mainījies no tiem, kas izcīnīja izslēgšanas spēlēs titulu. Un Mahomes, protams, arī līmenī savu darbiņu paveica godam. Un beigās arī kopumā visas komandas darbs 7 punkti tiek ieliks pret Delfīns, kas tomēr uzbrukumā visai azartiska komanda.
Nu, mani šis rezultāts nepārsteidz, es prognozēju Chiefs uzvaru. Šī bija mūsu abu Super Bowl favorītu no AFC duelis. Tā kā tu izslēdzi manējos ārā, un es tev nevaru nepiekrist neko, ko tu pateici. KC tiešām izskatās pēc Super Bowl komandas šajā spēlē. Viens no spēles momentiem arī, protams, bija Miami nevarēšana izdarīt absolūti neko, un šeit arī tiek pārtvērta piespēle Tua Tagovailoa. Un principā šis arī spēles rokas, kad Miami vienkārši bija iestrēgusi piespēlēs, iestrēgusi skriešanā, un viss bija gatavs. Runājot par augstumu šajā spēlē, parādīsim, kas notika ar Mahomesu. Šķiet, ka pat pirmajā uzbrukumā, kur viņš skrien ar bumbu, ķiverē tiek nospēlēts. Pāvils, tad izšķirst, tu principā noplīst ķiveres gabals. Ne? Jā, un te mēs redzam, kā izskatās viņa ķivere pēc pirmās izspēles. Nu, tas ir tīri, ja nemaldos, bija mīnus kaut kādi zem 20, bet pēc sajūtām bija rakstīts. Kur arī mūsu kolēģis minēja, ka spēlētāji daudz, piemēram, interesants fakts, daudz spēlētāji esot likuši apavos piparus. Jā, kas karstumu cirkulē vienkārši ilgāk. Nu, siltumu cirkulē. Iedomājies, kāds interesants fakts. Tā kā, jā, nu kādam, ja kādreiz gribās copē iet ļitkot zemūdas makšķerēšanu, varbūt jums arī jāliek rasē pipari zābakos, lai kājas, tā teikt, siltas ir visu laiku. Bet tā kā, ja nes pat amerikāņu futbola sportā, kur tu kusties, ir tik augsts, ka tev ir vajadzīgs. Jo labi, būsim arī amerikāņu futbola daudzās pozīcijās, tu jau nekusties visu laiku. Tev jau tā, nu, tas sporta veids nav tā, ka tas laiku jāskrien. Tā kā, jā, tās pauzes. Pauzes tomēr nodara šādas arī kaut kādi papildu elementi sildošiem. Tieši tā. Un ejam tālāk pie, manuprāt, centrālās spēles šajā ciklā Green Bay pret Dallasu. Nebija man liels pārsteigums, varbūt, ka Green Bay uzvarēja, bet tas, kā notika šī spēle, bija vienkārši. Es skatījos, un neko man nebija ko teikt. Es skatījos šo maču, es arī vairākas piezīmes piefiksēju, ko gribās izcelt. Tā kā es tām iziešu arī cauri no savas puses, pēc tam papildini. Tad pirmkārt jau, man ļoti acīs iekrita 33. numurs, tas ir Ārons Jones Packers komandā. Viņš izskatījās, kā to pateikt, ka ienāca kaut kāds 12 klasnieks starp kādiem, 7 klasniekiem ātrumu ziņā. Viņš tur noskrēja visu savās epizodes, kur viņš saņēma bumbu kā stāvošus. Un viņš ļoti labi atrada šīs vietas laukumā, kur ieskriet. Un, protams, ka bez quarterbacka viņš nebūtu tos punktus savācis. Un līdz ar to tas tandēms Lows ar Jonesu šajā spēlē nospēlēja vareni. Un Lows vispār, manuprāt, pēc šīs spēles ir ielicis arī tādā nākamajā dimensijā. Kā quarterbacks viņš parādīja, ka var nospēlēt ne tikai labi regulārās sezonas spēles, kur tomēr nav tāds pressures, bet arī izslēgšanas spēles. Un, viņš praktiski bez kļūdām nospēlēja. Viņš atrada izcili komandas biedrus, izcili pieturēja bumbu. Viņš arī tajās situācijās, kur it kā nav kur dot piespēli, viņš tāpat pēdējā sekundītē atdod precīzi piespēli. Tieši tā, to mēs arī varam apstīties vienu no viņa šīm piespēlēm. Tieši kā tu minēji, šeit viņš saņem snapu un principā jau zaudētā izspēlē. Jā, jo manuprāt, to kā arī, cik es saprotu, amerikāņu futbolā ir ārkārtīgi svarīgi tajā epizodē, kad tu redzi, ka tev pretinieks jau skrien virsū, ka tev nav kur likties, prast to vēl 10 daļu bumbu paturēt, ieraudzīt ar to perifēro redzi un atdot piespēli. Šajā spēlē tas baigi iekrīt acīs, ka viņš vienmēr pēdējā 10 daļā tomēr atdeva piespēli. Viņam nebija savu veselību, viņš šoreiz viņam nebija svarīgi. Viņš izdeva piespēles. Pat tā, ka it kā liekas, ka viss viņam nav kur likties, viņš atdeva to piespēli. Un tas arī pretinieku sagrāva. Un vēl starp citu par quarterbackiem runājot, Preskots kārtu reiz parāda, ka izslēgšanas spēlēs. Cik viņš labs regulārajā sezonā, bet izslēgšanas spēlēs tomēr viņš to, manuprāt, izslēgšanas spēļu pressure netiek galā. Ja mēs paskatāmies šeit statistiku, visās statistikas elītēs pārāk ir Dallas atskaitot kļūdas. Ja? Bumbas kontrole, jārdi un tā tālāk, bet nevar izskaidrot, kas ar Dallas notiek playoffos pēdējās. Ja nemaldos, 3 playoffos tieši Green Bay aizliek priekšā kāju Dallasai, vienreiz 49ers un tad Green Bay. Un tieši kā tu saki, viņi neko nevar, lai arī cik labi izstāsta. Un arī es arī internetā redzēju viedokļus ar jautājumus, kas pietrūkst Cowboyiem. Faktiski, manuprāt, uz papīra nekas nepietrūkst. Bet ir tas psiholoģiskais faktors, jo šīs komandas, atcerēsimies, ir liels spiediens. Viņiem ir šis zīmogs American Team, un iespējams, viņi netiek galā ar šo spiedienu, kas ir no sabiedrības, no futbola faniem. Mana tā ideja. Iespējams, es joprojām uzskatu, ka Cowboys vadītājiem vajadzētu Jonesam dot visas atslēgas treneru rokās, nevis pašam kaut ko mēģināt regulēt, iesaistīties un būt tam labajam, kas visu ir izdarījis. Un Dallasai ļoti, ļoti daudz jautājumu. Priekšā viņiem ir liels līgums, tagad jāpiedāvā Preskotam vai arī jālaiž viņš vaļā, bet ko vietā paņemt arī nav. Ļoti daudz, jā. Un Jordans Lows, kā jau tu minēji, ir kļuvis par jauno Green Bay mīluli, par jauno tā, kā saka, vai viņš ir franšīzes? Is your love tonight. Un vai viņš būs jaunais franšīzes quarterbacks? Ļoti iespējams, bet
Pazīmes par to rāda. Pazīmes ir gan labas, gan sliktas. Jā, vēl vienu kārtu pārvarēs. Bet vēl es pat pēc šīs sezonas varbūt nespriežam. Paskatāmies nākamo un tad skatāmies. Bet jā, viens no labākajiem mīmiem, ko mēs atradām Twitterī pēc šīs spēles, bija jautājums, kur šeit būs ietverta atbildi par to, ar ko Dallasai jāspēlē nākamā nedēļa pēc Green Bay's. Nepret vienu. Tā kā ļoti jā, Kolbojiem smagi atkal starpzona, atkal jādomā, kas īsti, kāpēc mehānisms nestrādā. Komanda laba, bet, pakeri, jaunie. To arī, es arī paskatījos kaut kādus apskatiņus, to arī daudzi komentēti apskatnieki teica, ka šis bija, viens no lielākajiem pirmās kārtas pārstāvjiem. Jā, nevar nepiekrist. Tā, ejot. Jā, par Eminemu mums jāparunā. Opā, jā. Te tāds arī interesants, ko Eminems vēlas nodot Rams komandai pirms spēles. Apskatāmies multividi. What I say? You owe me this favor, bro. I was there for you when you won it. I was there for you. I was right there. I rapped for you, Stafford. Bro, I rapped for you. Can you just let us have this one? Just this one. Mazliet kontekstam, tad Los Angeles Rams spēlē pret Detroit Lions, un šīs komandas samainījās quarterbackiem pirms 2 sezonām. Un lūk, Eminems savam vecajam quarterbackam saka, ka es tev izdarīju pāris labas lietas, apmēram, jā, tagad ļauj mums iedot šito. Un šī spēle bija gluži kā šī bilde, bezkompromisu cīņa un punkts punktā. Es teiktu, šis bija laikam tāds, tādiem smagnējiem amerikāņu futbola faniem visskatāmākais mačs. Tur bija kaulā gāja. Pārējie bija tā tomēr atvērti uzbrukuma mači, kur vienai komandai gāja, otrai negāja. Tad šis mačs bija tāds, kur abas komandas principā bija pelnījušas vietu tālāk. Bet, tieši gribēju teikt, abas pelnījušas, un šī spēle, ja mēs skatītos uz to kā kaut kādu, nezinu, tur MMA cīņu, šie bija abi labie, kas nācās vienam pret otru tikt, un abas komandas tieši tā bija pelnījušas tik tālāk, bet tiek tālāk Detroita pirmo reizi 30 gados. Jā. Viņiem bija tiešām pēdējā 10 gada ļoti slikta. Pat ne tikai pēdējā 10 gada, viņi vispār, manuprāt, viena no sliktākajām. Pēdējo, kad minēja 10 gadu komandām. Es 7, 8 gadu sekoju futbolam. Detroit manā divīzijā vienmēr bija pēdējie. Tā kā tagad Lāči pārņēmuši, diemžēl. Par šo maču arī es noskatījos. Tas lūzuma punkts bija izšķirošās ceturtdaļas vidusdaļā, kad Lions noturēja svarīgu aizsardzību. Jā. Tur bija tāds moments, ka viņi noturēja aizsardzību. Un pēc tam jau tas bija tāds, manuprāt, moments, kas pagrieza maču jau par labu viņiem. Tieši tā, un Lions nākamā spēle pret, tūlīt redzēsim, kas uzvarēja nākamo, ja? Bet Lions šogad tiešām izvilkuši, Gibsu, Jamārs Gibbs, running backs, pirmā raunda piks, tiešām viens no labākajiem pikiem. Jā, un šeit var redzēt, tas, kā viņš skrien, ir, tas nav godīgi. Aparāts, tas pat nav godīgi, kā viņš skrien. Viņš noķer piespēles, izvairās no spēlētāja viena, no otra, un šī nav vienīga epizode ne sezonā, ne šajā spēlē, tāpēc Jamārs Gibbs ir tiešām liels atradums. Un vispār arī vēl par nākamajiem mačiem, ko lūkosimies, daudzos mačos ļoti labi nospēlē rūkī. Pirmgadnieki. Jā. Būs vēl viens mačs, tieši Buccaneers mačs, kur arī viens pirmgadnieks, par kuru parunāsim. Man arī akredācijas, kā viņš spēlēja. Tā kā īstenībā, manuprāt, šī izslēgšanas spēļa pirmā kārta ļoti daudz parāda to, cik tomēr ir svarīgi draftā nevienmēr nodraftēt to spilto quarterbacku, bet salasīt arī zemākajās kārtās tādus spēlētājus, kuri var izšaut. Kur Gibbs, manuprāt, labs piemērs. Jā, lielisks piemērs. Nākamais mačs mums bija Tampa Bay pret tavu favorītu Eagles. Kas tad komanda notiek pēdējā laikā? Eagles bija mani favorīti tieši par Super Bowl izcīņu. Neteiksim, ka viņi ir man patīkama komanda. Es prognozēju, ka viņi varētu izcīnīt, būt finālā pret Chiefs. Bet, un sezonas sākums liecināja, ka tas varētu notikt. 11-1 bilance bija, domājies. 11-1 bilance. Un tagad Zāģis pret Tampa Bay. Arī šeit nebija pārsteigums varbūt tik liels, ka Tampa Bay uzvarēs, bet ne jau ar šādu rezultātu un šādu spēli, kur absolūti neko nevarēja izdarīt Filadelfija. Viens no Filadelfijas lielākajiem ieročiem, mēs esam runājuši, ir tušpušu izspēle, kur viņi 1 jardu vai 2 jardus var vienkārši jau rēķināt, ka viņi ir ieguvuši. Ja? Bet šajā spēlē Tampa Bay aptur šo uzbrukumu pie paša touchdown zonas. Viņi aptur. Arī tāds atslēgas moments. Atslēgas moments. Šeit gan bija sots nepārprotams, to visi atzīst, bet spēles kontekstā tas ļoti labi iederējās. Un tiek apturēta šī izspēle un arī tāds kā lūzuma punkts un skaidrs, ka Eagles šogad nebūs. Par rūkiem runājot pie šī mača, vēl gribu tomēr palikt 10. numurs Bucks komandā Palmers. Jā. Ļoti labs arī. Ja tie, kas noskatījās šo maču vai arī kaut vai labākās epizodes, piefiksē šo spēlētāju arī. Viņš arī atrada vietas, kur laukumā aizskriet. Viņš ļoti interesants rūkīs, kuriem iesaka pievērst uzmanību nākamajā kārtā, 10. numurs. Tampa Bay, jā. Vēl par šo maču runājot, tad es kopumā
pirmās kārtas tādu vērtīgāko spēlētāju tieši quarterback pozīciju atdotu Mayfieldam. Un par viņš arī spēlētājs, kuram arī bija jāpārņem liels gods pēc Breidija. Uzreiz būt nākamajam quarterbackam, tas tomēr ir milzīgs spiediens. Tad beidzot tas Mayfielda faktors viņu tiešām par labu quarterbacku uzskatīja daudzi. Tad šajā mačā viņš parādīja, ka viņš ir tiešām labs. Viņš arī praktiski bez kļūdām nospēlēja. Ļoti labi atrada savus komandas biedrus, kur vajadzēja. Tā kā, es pat teiktu, Mayfields, manuprāt, bija pirmās kārtas MVP tieši quarterback pozīcijā. Šī ir viņa trešā komanda 3 gados, un šeit viņš sevi ir atradis. Arī Tampa Bay, man likās, būs līdzīgi kā Texans, pāris uzvaras un tiekamies nākošais gads. Nē, viņi spēlēs pret Detroitu, un nevar nepiekrist tiešām. Un kā pēdējā spēle bija paredzēta kā pirmā, bet tagad pēdējā bija Bills pret Steelers spēli, un es gribu parādīt, kāpēc spēle tika pārcelta par veselām 3 dienām. Lūk, laikapstākļi spēles dienā Buffalo, kad bija tieši spēles laiks, jā. Un arī tajā pēdējā trešajā dienā, kad mačs notika, tur tribīnes bija tā, ka fani brīda par šādu kupenu tribīnēs. Tas nav ārpus stadiona. Tribīnēs, kur nav iespējams brīdi vienkārši sniegs līdz šajienai tajās pēdējās rindās. Ja es pareizi sapratu, tad fani arī bija tie, kas palīdzēja laukumu iztīrīt. Tīrie visi. Bet skatītājs sērvies nesanāca. Un par pašu spēli, diemžēl, nav baigi ko stāstīt. Es piefiksēju vairākas interesantas lietas. Pirmkārt, arī par rūkījiem es ieminējos. Tur tāds rūkījs Kinkeits. Jā. Arī spēlētājs, kurš vairākus touchdowns dabūja, kurš arī ļoti ātrs, ļoti interesants spēlētājs. Tā kā arī viņam iesaka pievērst nākamajā kārtā. Viņš varētu būt tāds faktors, kas arī pret Chiefs varētu būt ļoti, ļoti svarīgs. Tā kā piefiksēja tāds spēlētājs Kinkeits. Vēl arī, starp citu, šajā spēlē viens iespējīgs moments bija, kur pats Josh Allens dabūja touchdown. Jā. Perfekti. Arī viņš vienkārši saprata, nav kur dot piespēli. Pretinieku komanda arī jau apjukusi, domā, ka viņš dos pēdējā mirklī avantūrisku, ko viņš paņēma, noliek bumbu jau tajā mirklī piemēra un aizskrēja pēc touchdown zonu. Un, manuprāt, tas bija vienīgais touchdowns pirmajā kārtā, ko veica quarterbacks. Cik es piefiksēju. Tagad tā nepateiks. Iespējams. Man liekas, ka vienīgais Josh Allens bija, kurš veica pats kā quarterbacks touchdown un kopumā jāatzīst, ka, Josh Allens nākamajā kārtā tiksies pret Chiefs. Jā. Un, zin kā, šī bija laba spēle, viņam izcila spēle, bet viņam nākamā spēle, manuprāt, būs ļoti būtiska, lai viņš parādītu, ka ir tiešām top zvaigzne kā quarterbacks līgā, jo pretī ir Mahomes, un ja viņi arī Bills šogad nevarēs uzvarēt Chiefs, tad Allena tas arī viņa, teiksim tā, šī reputācija, šī viņa varēšana tiks apšaubīta, vai viņš tiešām ir quarterbacks, ar kuru var uzvarēt līgu. Vai nav tā, ka viņi jau tiekās 3. gadu pēc kārtas, un es nevarēšu nekad mūžā laikam aizmirst spēli pirms 2 gadiem, kur pēdējās, ja nemaldos, 2 minūtēs tika gūti tuvu 30 punktiem. Tā ir spēle, kas jāredz, un skatāmies, kas notiek tālāk. Tātad Green Bay spēlēs pret San Francisco, super spēle vienkārši nevaru sagaidīt, jo San Francisco līdzīgi kā Green Bay sit ārā vienmēr Dallas, un tā San Francisco vienmēr sit ārā Green Bay, bet San Francisco ir mani Super Bowl favorīti, bet es neesmu tik drošs par šo spēli, bet, protams, es par viņiem. Manuprāt, šajā spēlē, ja mēs tieši par šo dueli runājam, man kaut kā skepse vieš tas, kad San Francisco bija pirmais seeds, kas atkal ir nedaudz, teiksim tā, iesūnojoši, 2 nedēļas atpūtušies. Reizēm tas nāk pa sliktu, manuprāt. Pakars gluži pretēji. Viņi, pirmkārt, jauna komanda gados, viņiem nav tā, ka viņiem baigi jāatjaunojas, baigi noguruši ir. Viņi gluži pretēji tagad ieguvuši tādu dopingu, sapratuši, ka var spēlēt ar izslēgšanas spēlēs. Manuprāt, San Francisco un Pakars ļoti bīstams. Šī būs ļoti laba treneru duelis, bet kā mūs informēja režisors, tad Green Bay esot paņēmusi 3 spēlētājus uz šo spēli no brīvajiem aģentiem, kas īsti nenozīmē to, ka komandas sastāvs ir vesels. Tāpēc skatāmies, kas te notiks. Jā, tajā pašā konferencē paliekam, ne? Jā, Buccaneers pret Detroit. Ārkārtīgi grūti kaut ko paredzēt. Neprognozējiet šo spēli. Tiešām, no šeit abu komandu pirmkārt nonākšana izslēgšanas spēlēs, ka daudziem ir pārsteigums. Abu komandu nonākšanai izslēgšanas spēļu 2. kārtā vienai pret otru. Jā. Tas nozīmē, ka viena spēlēs finālā, jā. Vienīgais, ka šādi varat prognozēt, no kurienes vējš pūš, varbūt pēc tā nosakāt, kura komanda uzvarēs. Šis, manuprāt, pāris ir visneparedzamākais no tiem, kas ir... labi, arī, protams, Chiefs, Bills arī. Es arī starp citu, ja mēs ejam tālāk savā Twitterī, ja X platformā ieliku aptauju NFL sekotājiem faniem, kurš viņuprāt ir interesantākais gaidāmais duelis. Es arī nosaukšu rezultātus. Bet aptauja vēl turpinās, droši varat nobalsot līdz spēles sākumam. Bet pagaidām ir nobalsojuši nepilni 100 NFL sekotāji, un 45% saka, ka Chiefs pret Bills būs tā galvenais mačs, kas viņiem interesēs vairāk.
Nav melots. Nav melots, un es ļoti ceru, ka šoreiz laikapstākļi būs mazliet pateicīgāki futbolam. Man tomēr patīk tīra spēle uz talantu un tā. Un Chiefs pret Bills, jā. Ko te piebilst? Tas ir tikai jāskatās. Pirmkārt, 2 izcili quarterbacki līgas viena no labākajiem. Jā, tā. Lieliski uzbrukumi. Tā kā, ja nemaldos, tad Bills spēlē mājās, un bookmakeri bija izlikuši Bills par 3 punktu favorītām. Mēs zinām, ka bookmakeri 2-3 punktus dod mājiniekiem uzreiz, jā, tāpēc pilnīgi līdzīgas prognozes, godīgi sakot, ir bookmakeriem, un nevaru sagaidīt šo spēli. Un pēdējais mačs, kurā, manuprāt, var notikt arī brīnumi. Mēs arī ar Edgaru Bāliņu, kas seko amerikāņu futbolam, sazinājāmies pēc pirmās kārtas, un mums sakrita viedokļi, ka Ravens ir angliski sakot hyped komanda šobrīd. Nav viņi tik labi, kā rāda rezultāts, manuprāt. Un, manuprāt, Texans arī tagad iegūši arī pārliecību pirmajā kārtā. Var ieķerties tajā spēlē. Šis būs super. Tu iepriekš teici par San Francisco, ka viņi nedēļu atpūtās. Pat var teikt, ka pamatsastāvs atpūtās 2, jo pēdējā spēlē. Tad līdzīgi ir arī Ravens komandai. Un Ravens komandai ir slikta pieredze ar šo pirms 3 gadiem. Viņi izdarīja pavisam līdzīgi, un beigās titāni viņus vienkārši sabradāja. Jā. Bet šoreiz, atšķirībā no tās komandas, Raveniem ir top 1 aizsardzība līgā, šos arī nevar sagaidīt. Bet mani favorīti, cik favorīti, bet es būšu par Texans. Es nevaru, CJ Strauds man ir kaut kā iekritis sirdī. Mums šeit nebūs diskusijas arī. Mēs varam paskatīties, ko piedāvā Pafbets. Iesāc tu, kas tev prāts šķiet interesants un ko tu liktu? Kā es teicu par Texans, viņi būs mani favorīti, bet vai prognozēt tīri viņu uzvaru? Nē, es neriskētu. Man laikam vairāk patīk nauda. Tāpēc es uz viņiem noteikti uzliktu šo te handikapu, kas ir 9,5 punkti. Touchdowns plus sitiens. Nē, es ņemu šo handikapu. Otrā spēlē Pakers man ir mazliet sabiedējuši, bet cerams, ka nekas tomēr nenotiks. Bet tīri uz San Francisco es tomēr būtu gatavs uzlikt. Detroit pēc Buccaneers teicām, ka nelikt, bet redzam, ka bookmakeri favorīti absolūti ir Detroit, jo kā spēle ir mājās, un Detroit mājās spēlē ļoti labi. Tur ir jumts, tur ir siltums, tur ir viss, ko vajag. Tad šeit arī es spēlētu uz Lions. Savukārt pēdējā spēlē, šis man ir monētas mešana, Nik, un šeit tāda labākā likme no šīm. Chiefs man patīk, bet es iedotu viņiem vēl handikapu plus 3. Plus 3, lai ir viens sitiens, jo es paredzu, ka spēle būs laba, ļoti cieša, un ja viņi izšķirsies beigās ar field goal, tad plus 3 noderēs jebkurā gadījumā. Ja mēs tā pavisam skrupulozi skatāmies, ko es liktu, ja būtu tiešām jāliek savā naudu šiem mačiem, tad es tev absolūti piegrību Texans plus 9,5 notestēt. Tad es, piemēram, ieietu dziļāk likmēs un Green Bay Packers kaut kādu plus 13,5 handikapu par 1,4, 1,5 uzliktu. Tas būtu tāds, manuprāt, kas varētu iziet arī tā, ka nezaudēs ļoti daudz. Pakers ieķersies spēlē, manuprāt. Jā, gandrīz 2 touchdowni. Jā, un attiecīgi Detroit Tampa, ņemot vērā, ka Detroit ir Staffords, kurš jau arī bijis čempions. NFL Rams, jā. Viņiem ir labs quarterbacks, viņiem ir lūkšas. Detroit Goffs tagad spēlē. Goffs, sorry, jā. Bet pēc faktiem, kurā gadījumā Detroit ir ļoti labs sastāvs. Un, manuprāt, Buccaneers ies smagi šeit, es drīzāk liktu vienkārši tīro Detroits uzvaru piekombinētu. Un Bills pret Chiefs. Chiefs ir mana prognoze, ka viņi pacels par Super Bowl. Tev nav variantu. Es pat teiktu, ka es ņemtu kaut kādu -3 handikapu uz Chiefs, kas būtu koeficients vispār 2,5, 2,6 kaut kas tāds. Tā kā es īsāk sakot, ja komandas, tad ņemtu Chiefs, Lions, tad es ņemtu, ka Pakers nezaudēs pa lielu starpību un nezaudēs pa lielu starpību arī Texans. Tā būtu man tas prognozīta. Skatāmies, kas notiek. Jā, playoff ir klāt. Tagad jau īstajā vairs ne wildcard rounds, bet nevaru nepārsteigts būt par to, ka vismaz ka vai Buccaneers vai Lions spēlēs finālā savas 2 konferences. Es jau par tiem Chiefs turpināšu slimot, un es ceru, ka viņiem izdosies arī Bills uzvarēt, un tad jau tālāk viņiem, Ravens vai Texans, kas, manuprāt, ir noteikti ņemama komanda. Mana šīs nedēļas spēle noteikti San Francisco pret Green Bay spēle ir sestdienas naktī uz svētdienu. Varbūt būšu pielips pie ekrāna. Agrā spēle, ja nemaldos, ir Texans pret Ravens, tā kā tā sāksies pusnaktī. Zin kā, lai nav mums jāfilozofē, es to pat arī precizēšu. Jā, tā spēle būs sāksies pusnaktī sestdienā, tā kā svētdien jūs noteikti varat pagulēt. Mums mačs ir īstenībā, Ravens pret Texans 23.30, 20. janvāris, pēc tam 21. janvārī, sanāk naktī jau tajā pašā 49ers pret Green Bay Packers, un 21. vakars, tas svētdienas vakars, 10. Lions pret Buccaneers, un naktī 1.30, principā uzreiz, ir Bills pret Chiefs. Tā kā,
2 mači stabili skatāmi, vismaz sestdienas vakarā noteikti. Rezervējiet sev brīvu weekendu, brīvu pirmdienu, ja var paņemiet un 6-7 stundas futbolu, kas var būt. Ir to vērts, ir tiešām NFL playoffs, kā man arī daudz raksta dombiedri, tas ir tāds sporta fórums, tieši playoffs, kas ir top līmenis un iesaka ar jums kaut vai noskatīties, ja kādreiz kaut kas rakstiet, man arī raksta cilvēki kaut ko prasa, izsaka savus viedokļus, droši man rakstiet, iespēju robežās atbildēšu, visi varbūt nestrāk, man tur atbildēt laicīgi, ar visu kaut ko citu, ko darīt, bet droši rakstiet, apmanieties ar viedokļiem, es pats sekoju līdz skatos, un man patīk, ir daudz tiešām, man uzrakstījuši daudz tādi paziņas, kuri pirms tam nebija rakstījuši, un tagad uz playoff laiku uzraksta kaut kāds viedoklis, iedot, tas baigi forši, tā kā droši Džeki un dāmas arī, kas seko līdz rakstat, apmainīsimies viedokļiem, secinājumiem, amerikāņu futbols rulē. Tieši tā, tiekamies mazliet pirms Super Bowl, ko es varu teikt, go pack, go! Tā kā sekojam līdz saviem favorītiem, skatāmies amerikāņu futbolu un tiekamies jau pavisam drīz. Jā, paldies, atā, čau!